Bībeles grāmata. Tajā Bībeles grāmatā ir 76 nodaļas. Tā ir vecā derībā. Kas tā pa grāmatu? Gara grāmata, 76 nodaļas vecajā derībā. Kāds var uzreiz atcerēties, kur tā bija? Kāda? Starp citu, Bībelē pašā ir 76 grāmatas kā tādas. 39 ir vecajā derībā un 27 ir jaunajā derībā. Un 76 grāmatas sanāk. Bet ir viena grāmata, kur ir sadalīta 76 nodaļās. Precīzi. Es zināju, 76 praviešu iesaistas nodaļas. Un galvenais, ka pašā pēdējā nodaļā man meklējot sveiciens vai vismaz kaut ko mācas dienā, es pēkšņi atrodu šitā vietu. Pirms uznāk dzemdību mokas, tā jau bija dzemdējusi. Pirms uznāca radību grūtums, tā jau bija dēls. Ko jūs sakat, mācas, labi uzrakstīts? Tas ir 76. nodaļā, un es teicu ap 7. pantu. Kurš ko tādu dzirdējis? Kurš ko tādu redzējis? Vai tad zeme top vienā dienā? Vai tad tautas rodas vienā reizē? Tikko uznāk dzemdību mokas, tūdaļ jau dzemdīja. Cijām savus dēlus. Kāds bija šitā pieta atrads Bībelē vispār? Diezgan jauns, svaigs, kā ne? Un tad vēl Dievs prasa, vai tad es pārplēstu kleipi, bet nedzemdinātu, saka kungs, es, kurš dzemdina aizsodzītu, vēl vairāk. Dievs piedalās dzemdībās. Viņš teica, Ievai pēc grēkā krišanas, ka viņai būs jādzemdēs sāpēs bērni. Gan interesanta vieta Bībelē, ne? Derēs sveicināt, bet te ir vēl vairāk. Jo tā saka kungs, 12. pants un lecu pārāk uz 13. Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu. Ievērojiet pienākumu. Māte mierina. Kā māte mierina savu bērnu 9 mēnešus nesam savu organismā. Viņai ir savas slepenās sarunas arī. Kurš to zina, tās domas sarunas? Mierina. Kas notiek tad, kad notiek šis lielais sprādziens, kas ir pieminēts 76. nodaļā dzemdības? Mātes atceramies, kā bija. Viņš saka, kā jūs viņu mierināt? Starp citu 76. nodaļā vēl šitādas lietas ir rakstīts. Priecājieties par Jeruzalemi, gavilējiet par to, līksmojiet vareni par to visu, kas bijāt noskumuši. Zīdiet līdz sātam viņas veldzējušo krūti, kā atzeraties un atspīkstat no viņas diženās pārpildības. Pravietis Jēzais 78. nodaļa. Kā māte mierina bērnu, tā es jūs mierināšu, bet varbūt, ka tagad nebērnu, tā es jūs mierinu. Liels ir dievības noslēpums, Dievs skatīts miesā, Dieva dēls nāca šai pasaulē. Dzimšana, dzīve, atklātā darbība. Un tad, tagad šogan jūs beidziet. Matei 19. nodaļa, Marka 10. nodaļa, Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa. Atrodiet, tur ir sacīts, ka bērnus pienesa Jēzu. Lai viņš viņus svētī. Kā tur ir rakstīts, vai mātes pienesa, ja tēvu un mātes pienesa tēvs? Kurš ir šo detaļu noskaidrojis tik kā? Tas paliek mājas darbā. Jo Bībele ir jālasa, Bībele jāstudē. Kā tur īsti ir? Visas nedēļas. Es nosauciet tas nodaļas. Vajag vēlreiz? Nevajag. Matei 19, Lūkas 10,
Tas ir Marka 10, Lūks 18. Un mācekļi teica, ka šitā darīt nevar. Bērns nesat pie skolotāja, lai viņš sēdīja. Viņš teica, vaidiet bērns pie maniem. Tas pats Dievs cilvēkam iesāka, kā māte mierina savu bērnu, tā iesaka, vaidiet bērns pie manis. Ir viens skats, laikam mums vienmēr Nikolai jālas. Es to būtu varējis pastāstīt saviem vārdiem, to vajadzēs izlasīt. Tas ir Lūkas evaņģēlijas 23. nodaļa. Lūkas 23. nodaļa. Jā. Es arī zinu to rakstīt. Es zinu to epizodu, kas tur aprakstīt. 23. nodaļā. Tūlīt tas būs. Tūlīt atradīsim. Kad nu viņi veda prom, tie sagrāba kādu kirēnieti Sīmanu, kurš nāca no lauka un piespieda, lai tas nestu krustu aiz Jēzus. Lūkas evaņģēlijas 23. nodaļa, un es lasu no 28. un 27. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vainoja un apkaudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem. Tas pats Dievs, kas prējušies aiz grāmatas pēdējā nodaļā sacīja, kā māte mierina bērnu, tā es jūs mierināšu. Šī gadījumā ļoti neparastā vietā. Neiedomājam pašaizliecīgi. Iemaisotais Dieva dēls, nesdams grēka krustu, Sīmans kirēnietis, šis te cilvēks līdzās, kas palīdz Dievi, fiziski palīdz. Dod Jēzum iespēju, Jeruzalemes meitām teikt, neraudiet par mani. Atcerieties lielo uzdevumu bērnus mēģināt, jo kādus no jums ēdīs savus bērnus, Jeruzalemes apmeklējumu laikā. Jāņem evaņģēlijas 19. nodaļa. Dieva dēls krustā sists, kas mierina tā, kā māte mierina. Saka, pirms aiziešanas no šīs pasaules, sieva, redzi tavs dēls, redzi tava māte. Pravietis Iezaja 49. nodaļa, tur ap 10. pantu, Dievs jautā, vai māte var aizmirst savu bērnu. Un tad Dievs garantē, ja arī tas notiktu, es tevi neaizmirsīšu. To viņš arī izdarīja Golgātā pie krusta. Kā lai saglabātu Marijai tomēr šo mierinājumu, kas bija viņai tik ilgi, kamēr viņš bija kā cilvēks uz zemes. Un Jēzus redzēja, ka to var izdarīt tālāk ar citiem cilvēkiem. Viņš redzēja, ka Jānis var būt. Viņš var ieņemt šo vietu. Un viņš redzēja, ka viņa māte varēs atrast mierinājumu. Kā māte mierina savu bērnu, tā es jūs mierināšu, saka kāds kungs. Iezajas grāmatas 26. nodaļa 13. pants. Liāna kaut ko grib teikt? Jā, es gribu teikt, ka tas tulkojums šeit ir iepriecina. Šeit ir, tas ir tas pats, jo tas Dieva prieks jau ir saistīts tieši ar mieru. Nekāds Dieva prieks nav bum, bet viņš ir tas Dieva prieks, ir tik liels, ka tas ir, viņš ir brīnišķīgs tas Dieva prieks, viņš ir tāds ar mieru kopā. Paldies, Jānī. Varbūt esat konstatējuši šai brīdī ar pēdējo raksturvietu, un tā ir pārāk interesanti. 27. psalms tas vai būt. Un
Un 10. pants vispār tas ir jāmācās no galvas. Redziet, vai būšu iemācījis. 27, 10, ir vai nav? Pat ja mani pamestu tēvs un māte, kungs mani pieņemtu. 27, 10. Tātad garants iepriecai mierinājumam ir Dievs. Un vēl pats noslēgums. Lijāna man ļoti patikās, ka viņa nosēdēt, viņa gribēja runāt. Varbūt kādu no jums arī jūtat, kaut kas ir ko teikt. Bet es ceru, ka kādi, kuri Bībeles tulkojumus esiet lasījuši, esiet pamanījuši, ka vienu sauc par mierinātāju, modernākos tulkojumos un senākos tulkojumos par iepriecinātāju. Kas tas tāds ir? Svētais gars, vai ne? Jūs to saprotiet. Ja? Te acīm redzot ir kaut kas no Dieva gara darbības. Brīnuma, unikālā brīnuma. Ka tā māte spēj savu bērnus mierināt, un tas ir unikāli, kā bērni, raudoši bērni. Man bija tāds gadījums, es nevaru stāstīt gadu. Man te viens bērniņš raudoši bija, un viņš izvesa mamma, Dairiņa. Es teicu, kas bērniņš pa vietiņu no radu? Un viņš droši nāca pa trepīti, tur iekšā un gāja mammas. Labi, tā ir epizode, ko es šorīt piedzīvoju. Bet tagad Māra gatavojas noslēguma dziesmu.